Labvakar, Talsu televīzijas skatītāji! Šajā ziņu raidījumā mēs jums esam sagatavojuši sižetus, kuros jūs redzēsiet Talsu nakts turnīrs, ceļu policijas profilaktiskie reidi, Mērsaga osta gadu noslēdza pozitīvi. Laikā starp Ziemassvētkiem un Jauno gadu Talsos notika aktīva sportošana. 3 vietās vairāk 100 cilvēku piedalījās dažādos sporta veidos un juta līdzi sportistiem. Talsu nakts turnīrs nu jau ir kļuvis par sportisku tradīciju, lai cilvēkus izkustinātu svētku laikā. Tāpat kā iepriekš, nakts turnīrs Talsos notika 2. Ziemassvētkos. Tas ir laiks, kad ģimenes var kopīgi pavadīt brīvās dienas, un lielisks veids, kā to darīt, ir sportošana. Nakts turnīrā sportiskas aktivitātes tiek piedāvāts visām paaudzēm. Lai gan nosaukums ir nakts turnīrs, tā dalībnieki sportot sāka jau no paša rīta. Gāja ļoti labi. Ieradās 301 dalībnieks un 210 skatītāji, ieskaitot sponsors. Komandu skaits pamat sportveidos volejbolā un basketbolā nebija tik liels kā pagājušajā gadā, toties kvalitāte bija daudz labāka, bija daudz stiprāks komandas. Un līdz ar to mēs beidzām ļoti laicīgi, par ko visi bija priecīgi. Beidzām sportus visus, un uzreiz arī bija gan loterija apbalvošana, tā kā viss bija ļoti labi. Nakts turnīrā piedalījās gan amatieri sporta entuziasti, gan profesionāļi. Šogad tika piedāvāts startēt galda tenisā, novusā, volejbolā, basketbolā, futbolā, zolītē, šautriņu mešanā un sacensībā par spēcīgāko boksa sitienu. Savukārt bērniem bija iespēja spēlēt volejbolu, futbolu un florbolu. Talsu nakts turnīrā bija dalībnieki no vairākām Latvijas vietām. Piedāvāto sporta veidu klāsts ir tik plašs, lai sportot varētu ik viens. Par cik tās ir brīvdienas un ģimenes var viss iesaistīties, visi ģimeni var iesaistīties sportot, un tad arī iespēja bērniem bija parādīt, ko viņi ir trenējušies un kā viņi ir izauguši šā laika gaitā. Es tā kā piedāvāju visiem sportot, es nespiešu kaut kādu 1 vai 2 sportveidus, ņemt dalību 1 vai 2 sportveidos, bet piedāvāja spēlēt visiem to, ko viņš vislabāk māk. Volejbolā un basketbolā bija plašs spektrs, gan no tur iesācēji bija pāris un gan augstas raudzes sportisti. Visi viņi bija pieprasīti, bet visvairāk individuālajos tas laikam bija galda tenis, 31 dalībnieks, 30. Zolītāji bija 30. Bija diezgan pieprasīti visi sporta veidi. Tā kā piedāvātie sporta veidi ir tik daudz, pasākums tika sadalīts 3 vietās – Talsu sporta namā, Talsu sporta hallē un Talsu valsts ģimnāzijas hallē. Kā atzīst pasākuma organizators, nākotnē viņš plāno sporta veidu klāstu paplašināt, iekļaujot hokeju, badmintonu un sporta bridžu. Ja tiktu saņemts atbalsts, kurš ir ļoti nepieciešams šāda mēroga pasākumiem, tad līdzīgu nakts turnīru organizators vēlētos sarīkot arī vasaras laikā. Gribētos paldies pateikt atbalstītājiem. Un es ceru, ka turpmāk arī tiks iespēja ar viņiem sadarboties. Paldies Talsu novada pašvaldībai, kad ļauj tādu pasākumu organizēt. Un es ceru, ka uz turpmāk sadarbību. Viss ir atkarīgs ne no manis, es varu tikai ierosināt, bet es labprāt uzrīkotu 2 dienu pasākumā, pat cik vasarā ar gulēšanu ir daudz vieglāk. Tad ir tāds plāns, ka vajadzētu, bet nezinu, vai to kāds akceptēs un kā tas viss vispār notiks. Nakts turnīru sportiskajās aktivitātēs ieskatījāmies arī mēs, Baiba Demberga, Kris Rudaks, Talsu televīzija. Laikā no 23. decembra līdz 2. janvārim Latvijas valsts ceļu policija rīkoja profilaktiskos reidus, kuru laikā pastiprināta uzmanība tika pievērsta ceļu satiksmes drošībai. Šādi reidi notika arī ceļu policijas Talsu iecirkņa darbības teritorijā. Pastiprinātie reidi tiek rīkoti katru gadu svētku laikā, bet, kā rādot pieredze, joprojām ir gan autovadītāji, gan gājēji un riteņbraucēji, kuri nedomā par savu drošību, līdz ar to pakļaujot bīstamām situācijām arī citus satiksmes dalībniekus. Joprojām ir autovadītāji, kuri vada savus transporta līdzekļus alkohola reibumā. Profilaktisko reidu laikā ceļu policijas patruļas uzraudzīja maģistrāles, vietējās nozīmes ceļus, kā arī vietas, kurās notika dažādi svētku un izklaides pasākumi. Talsu iecirkņa apkalpojumi no teritorijā laika periodā no 23. decembra līdz 26. decembrim mums bija iesaistītas 13 policijas ekipāžas, kas strādā ceļu satiksmes jomā, kur tika pārbaudīti transporta līdzekļu vadītāji. Tas ir precīzāk skaits, mēs pārbaudījām 430 vadītājus.
no tiem tika sastādīti 60 protokoli. Vairāk sastādīti protokoli par ātrumu, tie ir 40 mums, kā arī 2 vadītāji reibumā bijuši. Viens ir transporta līdzekļu vadītājs, viens ir velospēdu vadītājs, kā arī gājieni tika sastādīti protokoli. Un par periodu no 30. decembra līdz 1. janvārim bija 11 policijas ekipāžas mums uz ielām ārā, kur pārbaudīt mazliet mazāk vadītāji, tie ir 350, un sastādīt protokoli 45, un arī akcents ir ātrums. Kā zinām, iepriekšējā gadā sniegs vēl nebija, cilvēki visi ātri pārvietojās. Kā atzīs valsts policijas Talsu iecirkņa priekšnieks Juris Visockis, atskatoties uz reģistrētajiem notikumiem, svētki esot pagājuši salīdzinoši mierīgi. Vecgada vakars, salīdzinot ar Ziemassvētkiem, ir bijis aizņemtāks, bet īpaši izceļumu notikumu nesot. Šajā reidā lielākais akcents ir bijis uz ātrumu pārkāpējiem un gājējiem, kuri joprojām diennakts tumšajā laikā nenēsā atstrojošās vestes vai apģērbu ar iestrādātiem atstrojošajiem elementiem. Profilaktiskajā reidā devāmies arī mēs, Baiba Demberga, Krists Rudaks, Talsu televīzija. Mērsraga ostā infrastruktūras attīstību un jaunu sadarbības partneru piesaisti ir tā veiksmes atslēga, kā rezultātā osta strādā ar uzviju. Lai arī Mērsraga ostai gads noslēdzas ar pozitīviem rādītājiem, tad kopējais Latvijas ostu kravu apgrozījums ir ar mīnus zīmi. Kūdra, koksnes šķelda un granulas, smiltis, graudi, tehniskās sāls, akmeņš, šķembas, zivis, zāģbaļķi un papīrmalka. Tieši tik daudzveidīgs kravu eksports un imports norit Mērsraga ostā. Ostai 2016. gads ir bijis veiksmīgs, jo 11 mēnešos pārkrauto kravu skaits ir palielinājies par teju 60 000 tonu, kas ir par 15% vairāk nekā attiecīgajā laika posmā 2015. gadā. Šādus rādītājus sasniegt ostai ir izdevies, jo nepārtraukti tiek domāts par eksporta virzienu paplašināšanu un dažādu kravu veidu dažādošanu. Šobrīd ostā tiek pārkrautas 11 dažādas kravas, kas mazo ostu starpā ir liels skaits. Ja es redzu, kā kolēģi plāno kravu samazinājumu, tad mēs neplānojam kravu samazinājumu. Galvenais mums ir noturēt esošo kravu apgrozījumu. Un varbūt tās arī nedaudz pieaudzēt, pieņemsim par 5%, tad tas būtu ļoti, ļoti labi. Tas ir tas galvenais. Uz šā fona, kur Mērsragam ir plus 15% kravu apgrozījuma pieaugums, es uzskatu, ka tie rādītāji ir izcili. Mērsraga ostā 2016. gadā visvairāk ir eksportēta papīrmalka, kurināmā šķelda un koksnes granulas. Nākotnē ir plānots vairāk attīstīt lauksaimniecības virzienu un tranzīta kravas, esot vidutājiem starp Baltkrieviju un Skandināvijas valstīm. Arī viens no vadošajiem kokskaidu granulu ražotājiem Latvijā, SBE Latvija, savu saražoto produkciju eksportē caur Mērsraga ostu, un 2016. gadā kopumā uzņēmums ir eksportējis 56 000 kubikmetrus kokskaidu granulas. Es vienmēr saku, tās ir mūsu durvis uz Eiropu. Un mums ir līgumi, kuros ir stingri arī atrunāts, ka iekraušanas osta ir Mērsrags. Un tur arī kraujam pārsvarā visu saražoto. Apmēram 75%, ko mēs saražojam gadā, tas tiek vests uz Mērsraga ostu, kur mēs īrējam 3 noliktavas. Un tad attiecīgi kraujam reiz mēnesī, apkurs sezonā, varbūt pat vairāk kraujam kuģus, kas iet uz Skandināviju. Ja Mērsraga ostai ir izdevies pārkrauto kravu rādītājus uzlabot, tad kopējā situācija Latvijas ostās nav tik pozitīva, jo 2016. gada 11 mēnešos kravu apgrozījums ir krities par 10,9%. Pēc Latvijas ostu asociācijas sniegtās informācijas kravu apgrozījumu kritumam ir vairāki iemesli – nepiemērotie laika apstākļi kravu pārvadāšanai, dažādi politiskie lēmumi un Krievijas rubļa vērtības kritums. Politiskie nosacījumi ir svarīgi visos. Ir svarīgs faktors visā šajā kravu samazinājumā tieši šogad, acīm redzot, nākošais gads neko daudz labāks nebūs. Katra pārkrautā tonna Latvijas ekonomikai dod 10 eiro. Tās svārstības, kas notiek tranzītā un kas notiek ostu kravās, ļoti ietekmē koproduktu pieaugumu Latvijā. Lai atrastu jaunu tirgu, ir vajadzīgs laiks, ir vajadzīgs 2-3 gadi. Piemēram, ir aizgājis konteiners uz Ķīnu, ja? Un kamēr ķīnieti pieradinās pie Latvijas šprotes, jāpaiet laikam. Tik ātri to tirgu neiekaros, ja?
Un arī Mērsraga ostā tieši tāpatās ar kravām. Piemēram, kaut vai par tām pašām smiltīm. Mēs jau gadiem ilgi esam, kādus 10 gadus mēs esam mēģinājuši norganizēt to kravu eksportu caur Mērsraga ostu. Un beidzot, pēdējie 3 gadi tas ir izdevies. Arī ar graudiem, arī pēdējos 4 gadus mēs esam sapņojuši par graudiem, ka mēs eksportēsim. Tas ir šogad ir izdevies. Latvijā ir 10 ostu, 3 lielās un 7 mazās. Mērsraga osta starp mazajām ostām kravu apgrozījumu ziņā ieņem 2. vietu, nedaudz atpaliekot no Skultes ostas, bet, kā atzīst Mērsraga ostas pārvaldnieks Jānis Budreika, šis fakts liek viņiem vēl vairāk pilnveidot ostas darbību un uzlabot savus rādītājus. Pārkrauto kravu apmēra ziņā 2016. gada 11 mēnešos Rīgas ostā pārkrauti nedaudz vairāk kā 33 miljoni tonu, kas ir par 8,6% mazāk nekā 2015. gadā. Tā seko Ventspils osta, kurā kravu apgrozījums ir krities par 19%, bet 3. vietā joprojām ir Liepājas osta, kas 2016. gadā palielinājusi apjomus par 1,2%. Simona Antaļika, Krists Rudaks, Talsu televīzija. 4. janvāra Talsu novadziņās tas arī viss. Uz tikšanos!